Šajā reizē svētdienas sērijā sarkanās līnijas. Es atgādīju, ka mums ir sarkanās līnijas svētdienas sērija. Es liku jums domāt par sabatu. Un no vienas puses tas ir absolūti skaidrs un saprotams vēstījums, ir ceļš jau no vecajā derībā. Un no otras puses, es domāju, tie, kas klausījās, dzirdēja un YouTube'ā ir arī ieraksts, arī domāju, cik patiesībā ir sarežģīti mūsdienās, mūsdienu pasaulē šo bausli pildīt, jo ir kādi izaicinājumi un spriedzīte. Un mēs vienlaicīgi arī domājam par to, cik daudz rakstu mācītāji un farizēji ir pielikuši klāt kādas lietas, cenšoties ievērot Dieva bausli. Viņi neko sliktu nedarīja, viņi centās ievērot Dieva doto bausli, bet rezultātā viņi nokļuva tajā situācijā, kad mēs lietojam vārdu reliģija sliktā vārda nozīmē. Ar reliģiju saprotot, ka tu pildi dažādas lietas, tu pildi dažādus noteikumus, tu pildi kaut kādas prasības, tu pildi kaut kādas tradīcijas, bet tas viss ir nevis tāpēc, ka tu gribi sekot šim likumdevējam Dievam, bet tāpēc, ka tev vienkārši kāds cilvēks kaut ko ir norādījis. Un tad mēs lietojam šo vārdu reliģija sliktā nozīmē, ka tā ir reliģiska draudze, tas ir reliģisks cilvēks, kurš ļoti daudz varbūt zina par Dievu, ļoti daudz cenšas ievērot kādas lietas par Dievu, bet nepazīst pašu Dievu. Un tieši tas jau ir tas izaicinājums mums katram, gan šodien, gan arī todien, ka Jēzus mūs izaicina. Un kā lai mēs savienojam šos likuma baušļus ar mūsu šodienu? Kā lai mēs nepazaudējam to, ka Dievs ir dzīvs, ka Dievs ir visu redzošs un ka Dievs ir visu mīlošs? Un šajā reizē mums ir atkal jauns izaicinājums, es teikšu, sarežģīta tēma un kāds, labi, es teikšu, vismaz Elīna, mana sieva, teica, šitāds te nosaukums, slepkavība, ja, kas Facebookā redzēja, slepkavība ir šīs dienas tāds nosaukums, bet man jāsaka, kā ir, ko es varu darīt, ja tāda ir Bībele, un arī par šīm lietām mums ir jārunā. Šīs dienas tēma ir 2. Mūzus grāmatā 20. nodaļā 13. pāns, kas skan tev nebūs nokaut. Vai jūs atceraties, kur tiek doti baušļi? Drīkst teikt? Sīnai kalnā. Jā, tad atcerieties, ir Sīnai kalns. Bet vai jūs atcerieties, tātad Mūzus sarunājas ar Dievu, un Dievs pats dod šos likumus augšā Sīnai kalnā Mūzum, bet vai jūs atcerieties, kas notiek lejā? Zelta teņš tiek paralēli izliets. Ja? Teiksim tā, tad, kad mēs lasām Bībeli, un jebkurā arī filmā, ir tikai dažreiz tāds films, kur ir 2 kadri paralēli uzreiz, ja? Bet Bībelē ir viens teikums, tad ir nākamais teikums un nākamais teikums, tātad tas vienmēr ir tā lineāri uz priekšu. Bet principā iedomājieties to stāstu. Augšā ir Mūzus kalnā, kurš sarunājas ar Dievu par to, kā tauta jāuzvedās, un lejā tieši tajā pašā mirklī tiek samests lielās katlos viss zelts sagrābtais no Ēģiptes, kad viņi ir izgājuši, un viņi izlēja elgdievību, zelta teļu. Un tad, kad Mūzus nāk lejā, tad Mūzus secina, kāda Dieva acīs negantība ir notikusi. Kāds neprāts valda cilvēkos. Un tad 2. Mūzus grāmatas 32. nodaļā ir rakstīti sekojoši vārdi. Tad Mūzus nostājās nometnes vārtos un sacīja, ik viens, kas grib piederēt tam kungam, lai nāk pie manis. Tad pie viņa sapulcējās visi Levija dēli, un Mūzus tiem sacīja, tā saka tas kungs Izraēla Dievs. Apjozieties ik viens ar savu zobenu, pārstaigājiet nometni, iedami no vieniem vārtiem uz otriem, un nokaujiet ik viens savu brāli, savu draugu un savu dobu.
Un šajā brīdī, ja mēs liekam šīs te divas lietas kopā, jūs iedomājaties, no vienas puses tikko bija bauslis, tev nebūs nokaut, un no otras puses nokaujiet tik viens savu brāli. Un šī brīdī, jebkuram saprātīgam cilvēkam varētu likties, mēs esam pieķēruši Bībeli pretrunās. Un ir liels kārdinājums šādā brīdī teikt, 2000 gadi pēc Jēzus Kristus, es esmu kaut ko uzgājis Bībelē tādu, par ko neviens nekad neko nav domājis un zinājis. Neiekrītiet šajās lamatās. Cilvēki par to ir gadu tūkstošiem domājuši, lauzījuši galvas un mēģinājuši saprast. Un man liekas, ka šis ir ļoti, ļoti tāds acīm redzams lietas, kas mums uzreiz vajadzētu lekt acīs. Kaut kas šeit nav kārtībā. Un mēs mēģināsim tikt skaidrībā, vai te ir kaut kas kārtībā, vai mēs esam atraduši pretrunu Bībelē vai nē. Un tā kā mēs lasām Bībeli latviešu valodā, un jūs zinat, pēdējā laikā ir īpašas diskusijas par to, kas ir pareizi, kas nav pareizi Bībelē sarakstīts, bet tas ir tulkojums latviešu valodā. Oriģināls, protams, nav latviešu valodā. Un tad, kad mēs lietojam šos vārdus, atkal ir vērts paskatīties, ko tas vārds nozīmē. Un divi vārdi latviešu valodā, kurus es jums iedošu kā definīciju, kas ir tāda parasta definīcija, bet tā uzreiz jums jau mazliet pavērs vaļā šīs durvis. Pirmkārt, vārds nogalināt. Un visi zina, tā, instinktīvi, ko nozīmē nogalināt. Bet rakstīt definīcija tā, nogalināt tas nozīmē panākt, ka cilvēks vai dzīvnieks izbeidz bioloģiski eksistēt. Nu, tas ir tas, kā mēs arī saprotam. Nogalināt, ka tas ir beigts. Ja, bet ir otrs vārds slepkavība. Un slepkavība ir cita cilvēka pretiesiska nonāvēšana. Un te jau jūs redzat vienu atslēgas vārdu – pretiesiska. Slepkavība ir pretiesiska nogalināšana. Kad vecā derība runā par nokaušanu, tas nav gluži tas pats, kas dzīvības atņemšana. Un šī ir milzīga spriedze. Es domāju, ka viens, kurš ir lasījis veco derību, un ja vēl cilvēks ir tāds mazticīgs vai neticīgs, ja lasa veco derību, un tā kā vienmēr mēs esam pieraduši grāmatas sākt ar sākumu, vai ne? Un tu sāc no paša sākuma, un tu vienkārši redzi, taču ārprāts, kas tur notiek, tur visu laiku slepkavo. Un tā ir milzīga spriedze jebkuram cilvēkam. Kas notiek? Kas tas par Dievu, kurš šito visu šausmas pieļauj? Un tad mēs sakām, ir Jēzus, un tas viss ir atcelts, un tas viss nav. Un tad cilvēkam rodas, tad ir divi dievi. Un mēs sakām, nav divi dievi, ir viens dievs. Un beigās tu vienkārši, kaut kādā brīdī tev galvā kaut kas sāk mežģīties. Un tad mēs ar citiem cilvēkiem diskutējot, pavelkamies uz vienu vai uz citu pusi. Vēlreiz, tas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un mums katram ar šo jautājumu ir jātiek patiesībā, kaut kādā brīdī skaidrībā, tāpēc, ka cilvēki jums uzdos tos jautājumus, vai arī jūs paši Dievam uzdodat. Vai Mūzus Sīnaja kalnā pārkāpa Dieva bausli? Gāja un slaktēja, vai ne? Un ja es precīzi neatceros, man 3000 vai cik tad bija minēts, kad nogalina. Tātad, vai Mūzus pārkāpa Dieva doto bausli? Ļoti svarīgi to ir saprast. 5. Mūzus grāmata. 5. Mūzus grāmatā ir rakstīti sekojoši vārdi. Tur ir patiesībā aprakstīta tiesu procedūra. Nevajag iedomāties, ka vecajā derībā cilvēki bija tādi mežoņi, tā kā mēs dažkārt lasām vēstures grāmatās par Latviju, vienkārši, ka tur pa mežiem staigā kaut kādi ādās apklāti. Ir veselas sistēmas, ir vesela iekārta, ir kārtība. Un 5. Mūzus grāmatā ir minēta sekojoša tiesu procedūra. Bet, ja kāds ļaunprātīgs liecinieks ceļas pret kādu, lai liecinātu par viņu pārkāpumu, tad apsūdz. Tad, lai nostājas abi vīri. Kur nostājas?
kuru starpā ir nesaskaņas. Tā kunga priekšā, priesteru un tiesnešu priekšā. Nevis vienkārši sētā nostājās divi cilvēki un viens otram sadeva pa ģīmi. Viņi nostājas tā kunga priekšā, priesteru un tiesnešu priekšā, kas tajā laikā būs. Un tiesneši, lai lietu pamatīgi izmeklē. Un ja tad izrādās, ka liecinieks ir viltus liecinieks, un ka viņš ir devis nepatiesu liecību pret savu brāli, tad jums būs viņiem tā darīt, kā viņš bija nodomājis darīt savam brālim. Tā tev būs iznīdēt ļaunumu no savu vidu. Bet pārējie, lai dzird un bīst. Un lai vairs nedara tik ļaunu darbu kā šo tavā vidū. Tad, lai tavas acis nelūkojas žēlodamās. Dzīvību pret dzīvību, aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju. Ļoti labi zināmi vecās derības vārdi. Mēs zinām, tas ir kā folklorizējies teiciens, vai ne? Dzīvība pret dzīvību, aci pret aci. Un tas ir vecās derības princips. Bet tas, ko mēs šeit lasām, tā nav linča tiesa. Nevienu brīdi Dievs neļauj nodarboties ar linča tiesu. Kas ir linča tiesa? Linča tiesa ir tā, ka nav ne tiesa, ne īsti liecinieki, ne lietas izskatīšana, sanāk bars cilvēku un nomētā kādu cilvēku. Dievs nekad nav atļaus kaut ko tādu. Dieva un priestera priekšā ir jānotiek taisnīgai tiesai. Taisnīga tiesa. Un tur mēs varam Kārlim varbūt paprasīt, bet tā runā, ka mūsdienu tiesas sistēma ir daudz aizņēmusies īstenībā arī no šīs jūdu tiesas sistēmas, kad ir tiesneši, ir nevainīguma prezumcija. Tātad, kad cilvēks pamatā ir nevainīgs un ir jāpierāda viņa vaina. Ir brīdināšana. Jūdu tiesas sistēmā bija vesela kārtība, ir jābrīdina. Brāli un māsa, vai tu saproti, ka tu šobrīd grēko? Un tādā brīdī, ja tas cilvēks saka, oi, kā es tā? Es taču aizmirsu. Un te mēs varam visi celt augšā visas jaunās derības rakstu vietas, kur sabatā notiek kaut kādas lietas, kur cilvēks ir augšām cēlies, ņem savu gultu, ej un staigā. Tanī brīdī, kas ir jādara tiem cilvēkiem, viņi saka, ej, tu esi piecēlies un tu staigā. Nedrīkst nest taču, tu aizmirsi sabata likumus, nedrīkst nest. Un tanī brīdī tas cilvēks nomet zemē un saka, oi, kā es tā aizmirstu, pareizi. Un viņš ir nevainīgs. Ir jābrīdina, ir jāatgādina. Vēl ko jūdu sistēmā, viņi bija ļoti skeptiski, ja notiek vienprātīgs lēmums. Patiesībā tur ir vēl nopietnāk, ja visa tiesa pieņem vienbalsīgi, tad tas neskaitās. Tāpēc, ka tā nevar būt, ka visiem ir pilnīgi vienprātīgi. Tas liek aizdomāties, ka kaut kāda korupcija, kaut kas tāds. Un arī Jēzus Kristus laikā darbojās tiesa. Jēzu Kristu apsūdz viņu tiesa, un tad viņš tiek aizvests uz laicīgo tiesu. Jo viņi nedrīkst izpildīt nāves, bet viņi viņu notiesā. Tur ir tiesa, tur ir izskatīšana, tur ir procedūras. Un tajā visā tas skarbākais, kas mums kā kristiešiem ir jāzina un jāsaprot. Nāves sods ir viens no soda veidiem. Bībele māca, ka nāves sods ir vienkārši soda veids. Un kādreiz mēs varētu tieši padiskutēt par nāves sodu kā tādu, un Bībeles studiju tur veseli prasītos. Bet pārliksim uz Jēzus Kristus laiku. Lūkas evaņģēlija 4. nodaļā ir aprakstīts kāds gadījums. Jēzus dodās uz Nācareti, tas ir 4. nodaļa, 28. 29. pāns. Jēzus ir Nācaretē, dzimtajās vietās. Tie cilvēki dzirdējuši par to, ka Jēzus ir darījis brīnumus un viņi grib redzēt savām acīm. Jēzu, rādi mums brīnumus, mēs esam dzirdējuši, mūsējais ir atnācis, rādi mums arī kaut ko. Un tas, ko Jēzus dara, viņš sāk skaidrot par atraitnēm pravieša Elijas dienās, un viņš nokaitina visus tos cilvēkus. Un man liekas, tas ir atkal
ir vērts iepazīt reālo Jēzu, kāds viņš ir. Viņš ir reāli, es lieku vārdu, besīgs. Viņš visu laiku nokaitina. 28. pantā, iedomājieties, kam ir jānotiek. 28. pantā ir rakstīts, un to dzirdēdami, to, ko Jēzus stāsta. Visi sinagogā tapa dusmu pilni un cēlās un izdzina Jēzu no pilsētas ārā līdz kalna malai, uz kuru pilsēta bija celta, lai nogāstu to zemē. Tautieši izveda Jēzu ārā, lai nogalinātu viņu. Neiekrītiet lamatās, ka Jēzus ir mīļš, jauks, pūkains, viss būs labi. Dažkārt viņš ir riktīgi kaitinošs. Viņš riktīgi norāda tās lietas, kas tiek darītas nepareizi. Un šeit ir tas jautājums. Atceramies, es jums prasīju par Mozu, bet tagad pajautāsim vēlreiz sev šo lietu. Vai šajā brīdī, ja Jēzus Kristus tautieši būtu nogalinājuši Jēzu, vai viņi būtu grēkojuši vai nē? Vai jūdu raksturmācītāji, farizēji, kad viņi bija sazvērējušies pret Jēzu Kristu un gribēja viņu nogalināt, vai viņi pārkāpj, tev nebūs nokaut baustu? Jo, ja tas tā ir, tad uzreiz rodas jautājums, bet kāpēc tauta nekā nesacēlās, kāpēc tauta neko nedarīja? Jo viņi ir ļoti filigrāni, ļoti tieši, ļoti burtkalpīgi. Viņi pieiet katram burtam, kas ir rakstīts. Ja tas ir grēks, tad nav iedomājams, ka viens rakstu mācītājs, farizējs grēkot, pārkāptu bauslību. Tad viennozīmīgi šis mums liecina par to, ka tajā brīdī atbilstoši bauslībai viņiem bija tiesības pieņemt, piespriest Jēzu nāves sodu. Tad, kad mēs domāsim par citiem baušļiem, tad mēs apskatīsim varbūt arī šo. Viņi, atbilstoši viņu tiesu sistēmai, piesprieda Jēzum nāves sodu un gāja izpildīt. Un tas nebija bauslības pārkāpums. Baigi traki, vai ne? Izrādās, kristietība ir arī tāda. Un mūsdienu cilvēkam, mums šitas ir baigi grūti sagremot. Kāda tā? Un ziniet, kaut kur mums katram būs jātiek ar šo te galā. Tas, ko bauslis tev nebūs nokaut, saka, viņš saka, tu nedrīksti, tev ir aizliegts. Tev, kā individam, man, Oskaram Lūsim, ir aizliegts nogalināt. Vienkārši savā neprātā dusmās viņu. Viņa tev arī ir aizliegts man nogalināt dusmās, neprātā. Prāta aptumsumā. Visos citos nepamatotos gadījumos. Mēs viens pret viens, vai viens pret simtiem, vienalga, tas nav svarīgi. Viens traks ķēniņš, ja mēs zinām, notiek kāri vēl kaut kas, to nedrīkst darīt. Tas ir aizliegts. Un šis mums kā baptistiem var nepatikt, jo baptisti pēc būtības nāk ārā no pacifistu tādas tā kā kustības. Jūs zinat, ir kristieši, kas saka, es necelšu ieroci, es necelšu zobenu, tas Dievs neļauj to darīt. Un es cienu tādus kristiešus, kas tā saka. Nedrīkst. Nāk virsū ienaidnieks, es viņam neko pār nedarīšu. Bet redziet, Dieva likumi nav tik visžēlīgi. Mēs esam Dievu mīkstāku padarījuši, kāds viņš patiesībā ir. 4. Mūzes grāmatā ir vēl kāda rakstvieta interesanta. Par slepkavībām. Viņš šodien viss par slepkavībām, piedodiet. Ja kāds kādu nīzdams ir grūdis, tad ir naids. Un tu savā naida neprātā dari kādu lietu. Grūd viņu, tu gribi viņu nogalināt. Vai tīšām
ar kaut ko viņam sviedis. Tu paņem akmeni un ritīgi vai paņem cirvi un skrien virsū otram. Un mēs zinām šos ārprātus, kas notiek, diemžēl Latvijā arī taisnē. Un tas ir nomiris, ka tas ir miris. Vai ja tu ķildojoties, kāds ir ar savu roku tā sitis, ka otrs ir miris, tad tāds ir sodāms ar nāvi, jo viņš ir slepkavs. Absolūti skaidri pateikts. Slepkavam ir jāsaņem nāvsods. Nu, to mums saka Bībele. Tā ir tīša apzināta slepkavība. Un es saku, šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Viņš nav vienkāršs. Bet ar to es jums gribu pateikt, ka dažkārt mēs esam Bībeli mīkstinājuši, pārveidojuši. Un mums ir jāsaprot, ko tad Jēzus mēģina mums tajā visā teikt. Vai tiešām Jēzus atceļ bauslību? Tajā pašā laikā, kas ir ļoti interesanti, tur pat 4. Mūzes grāmatā, tālāk 22. 24. pants, tur ir bijis tā, tur ir tā teikts, bet ja tas cilvēks, pret ko tu esi tā kā pacēlis to roku, un tu pat esi viņu nogalinājis, bet tu to neesi gribējis. Ja domājieties, Bībele runā arī par tādu gadījumu. Principā par nelaimes gadījumu. Tur rakstīts, nav bijis viņa ienaidnieks, nedz meklējis viņa nelaimi, tātad netīšām ir pagrūdis un nogalināja. Tad, lai starp tādu cilvēku un asins atriebēju, draudzes spriež tiesu pēc šiem likumiem. Tātad tiesu sistēma jebkurā gadījumā notiek. Jebkurā gadījumā ir jāizvērtē, vai tu tīšām to izdarīji, vai tu netīšām to izdarīji. Ja netīšām to izdarīji, tad mēs skatāmies, kā nu tagad mēs varam kompensēt to situāciju. Tie ir šie kaut vai ceļu negadījumi. Tu tīšām to nedarīji, bet vainīgs tu esi. Viena bildīte. Daudzās ar tieslietām saistītās organizācijās, arī valsts organizācijās, šī konkrēti ir kādreiz bijusi, bet tagad tur ir kopija Rīgā, Rācnamā ieejā, augšā ir attēlota sieviete ar aizsietām acīm, zobens rokā un svari. Paceliet roku, kurš ir šito redzējis kaut kur citās vietās, kaut vienalga, ja? Ir kā, ja? Tad tas labi. citādi tā kā Oskars kaut ko izdomājis pēc stāstu. Varbūt, ka jūs zinat, kā viņu sauc? Nebūs, bet turpat tūmā ir. Tev nedrīkst teikt, tu esi izglītots šajā jomā. Jā, pareizi. Jā, tā ir Temīda, sengrieķu taisnības dieviete. Kristietības reformācijas gaitā šī, kas bija Temīda, tika patiesībā ar kādām lietām, kādiem elementiem apbruņota, var teikt, un viņa kļuva par Justīciju. Es ceru, ka Kārlis nemeloja. Justīcija. Un reformācijas gaitā, nu tā nosacīt, mēs varētu teikt, pirms 500 gadiem, sāk nodalīties dieva, valstība, vara, dieva valsts no laicīgās valsts. Mēs zinām, mūsu satversmē ir rakstīts, ka baznīca ir šķirta no valsts. Mums tas ir ierakstīts pat likumā. Un šis kā reize ir tā savā ziņā kā tāds simbols tam, kā transformējas ticība, reliģija, arī kristietība. Tas zobens, kas šeit ir attēlots, tas ir tas skarbais nāves soda instruments. Un tādā tieslietu izpratnē dažkārt vai vēl kāds, kur runā par nāves sodiem, vēl kaut ko saka, valsts varai ir monopola tiesības nogalināt cilvēku. Tev viņa nav tiesības nogalināt. Tas bija tā kā āmen gandrīz. Bet
valstī ir tiesības nogalināt. Valstī ir tiesības piespriest nāves sodu. Valstī ir tiesības pasludināt karu, sūtīt kādu karā. Bet mums kā cilvēkam ne. Un patiesībā šī te dalīšanās, viņa jau sākas Jēzus Kristus laikā, šī nošķiršanās. Jēzus Kristus kā reize runā par to, ka ir tāda praktiskā, fiziskā daļa un ir garīgā daļa. Un Jēzus ir tas revolucionārs, kurš sāk plēst šīs divas lietas kopā. Viņš sāk atdalīt viņus. Un patiesībā, ja mēs skatāmies vēstuli romiešiem, Pāvils raksta sekojošu. Viņš saka, ka vara, tā laicīgā vara, ja gribat, tad Latvijas Republikas likumi un Latvijas Republikas saima un ministru kabinets un tā tālāk un tā joprojām. Tā ir Dieva kalpone, tevis labā. Bet ja tu dari ļaunu, tad bīsties. Nevelti tā nes zobenu. Ar to saprotot, ka tu vari saņemt pat nocirstu galvu. Tā ir Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu. Un redziet, tiem pirmajiem kristiešiem ar šo vispār nebija nekāda problēma. Problēmas ir mums, mūsdienās, 21. gadsimtā, mums ar šo ir problēma, jo mēs esam tik tālu atdalījuši šo valsts varu no Dieva varas, ka mums viss sāk jukt prātā. Mēs nevaram saprast, tad vecajā derībā tāda likuma, jaunajā it kā nav tāda likuma, tad drīkst ar nāvi sodīt, nedrīkst ar nāvi sodīt, vai ja man brūk iekšā Latvijā, vai es drīkstu ņemt ieroci vai nedrīkst ņemt ieroci, vai man ir jāpadodās. Mēs dzīvojam pacifisma tādā miera apstākļos, un mēs esam sākuši Dievu pielāgot mūsu humānismu tādām izpratnēm. Dievs nav tik humāns, kā mēs viņu esam uztaisījuši. Pāvilam un citiem kristiešiem tā bija norma, ja piespried nāves sodu. Mēs teiktu, ka tā nedrīkst darīt. Un šeit parādās ļoti, ļoti sarežģīti jautājumi. Kāds kristietis varētu teikt, es nedrīkstu tiesā strādāt. Labi, Latvijā mums nav, vairs nāves sodu nepiespriež, bet kaut kādā ziņā mūža ieslodzījums arī tas pats nāves sods, vai ne? Nedrīkst strādāt, jo tas pārkāp baustu. Un redziet, un tādā brīdī ir jāsāk saprast, kāds tad ir Dievs. Un, protams, šajā brīdī iespējams tu sēdi un skaties uz mani un rīta domā, es taču nevienu nāves sodu neesmu piespriedus nevienu. Un es esmu pietiekami godīgs, kārtīgs cilvēks. Izskatās, ka man ne par ko nevarētu piespriest. Kā tas attiecās uz mani? Tā ir tā vecā derība, tie ir tie sliktie, nepareizie cilvēki, citās valstīs briesmoņi visādi un tā tālāk. Un šī brīdī man jums viss ir jābēdina. Un arī sevi. Jēzus Kristus pasaka, es nevienu baustu neesmu nācis atcelt. Patiesībā Jēzus Kristus padziļina baušļus. Viņš ieved mūs citā dziļumā. Un tad Jēzus Kristus saka Mateja evaņģēlija 5. nodaļā. Viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut. To mēs tikko lasījām. Un es saku, nāves sodu drīkst piespriest, bet nokaut nevar, ja? Un kas nokauj, tas sodāms tiesā. Bet tad Jēzus saka, es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tātad muļķis, tas sodāms augstā tiesā. Bet kas saka bezdievis, tas sodāms ēlas ugunīs. Tas, ko Jēzus Kristus šeit izdara, viņš pasaka, ka nogalināt var ne tikai fiziski, bet garīgi, ar vārdiem, ar ļauniem darbiem. Un šajā brīdī kādi no jums ir bijuši klātesoši liecinieki, nosacīti pirms gada 23. martā, kad valdīja un notika publiska slepkavība. Tieši tā tas ir jāsauc lietas īstajos vārdos. Jaunās derības kontekstā notika draudzes priekšā slepkavība.
Un Jēzus tādus tiesās kā slepkavus. Bet tas nenozīmē, ka tu drīkst tiesāt. Milzīga problēma, ar ko nu ir jādzīvo. Jāņa 1. vēstulē ir teikts: katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. Un dažkārt cilvēks saka, bet es jau neienīstu. Es tikai nogalinu un eju tālāk. Tu noslapkavo ar vārdiem, tu noslapkavo ar darbiem, bet es jau neko sliktu neesmu izdarījis. Dieva acīs to es slepkavu. Pašam sev tas ir jāatzīst pirmkārt. Ir ļoti grūti atzīt sev, es esmu slepkava. Es nezinu, es tā gribētu teikt, jā, labi teiksim, es teikšu, ka mēs neviens neesam fiziskie slepkavas. Bet kā ir ar garīgajiem slepkavām? Kā ir ar mani un kā ir ar tevi? Vai tu esi savā prātā kādu nogalinājis? Vai tu esi ar saviem vārdiem kādu nogalinājis? Varbūt tu šobrīd kādu ienīsti, tu nespēji piedot. Un tas nav tik vienkārši, kā dažkārt citi saka. Piedod, aizmirsti, pasaki piedod, ejam tālāk, pāršķiram lapu. Ja ir notikusi slepkavība, tad tas nav tik vienkārši. Ja tev uz kājas uzkāp, tad ir vienkārši. Nu te ko tu beidz? Ļoti smags jautājums, vai Jēzus Kristus acīs mēs esam slepkavs? Nu tu jau noteikti ne. Es. Vai es esmu Jēzus Kristus acīs slepkavs? Un vai es no tā varu vispār izrāpties ārā tādā gadījumā? Jo tad tas nozīmē, ka tā mani arī tiesās. Un šodien mēs dzirdējām brīnišķīgu dziesmu, kā balts sniegs, tu esi nomazgāts ar Jēzus Kristus asinīm, un tādī brīdī tev var rasties paralēls jautājums, bet vai tiešām es esmu nomazgāts? Un vai visas lietas var nomazgāt? Kāds ir mazgāšanas process? Tas atkal ir ļoti sarežģīti. Jo redziet, ja mēs ieciklējamies šajā tad mēs varam saprast un domāt to, ka tā ir bezcerīga situācija. Ka mēs nekad no tā ārā netiksim. Mēs es katru dienu kādu nogalinu. Varbūt tas neesmu tik traks, ja? Bet tā pārspīlēt sakot. Dievs, vai tu mīli tādu slepkavnieku? Fiziskais slepkava nevienu nevar vairs augšām celt. Fiziskais slepkavnieks ir pastrādājis noziegumu, kas nav atgriežams. Bet Jēzus iedod versiju atbildi, ja tu esi garīgais slepkava. Turpat Mateja evaņģēlijā Jēzus saka, kā tev ir jārīkojas. Un tur ir rakstīts tā, 5. nodaļā, 23. 24. pāns. Tāpēc, to saka Jēzus Kristus, tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāru, lielajā templī nākšana, un mums ir pārmesta lieta mūsdienās, par to es tūlīt pateikšu. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāru, un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāji turpat altāru priekšā savu dāvanu. Noej un izlīgsti pa priekšu ar savu brāli. Izlīgsti. Atkal nopietnas vārds. Tas nav vienkārši piedod. Man tā netīšām sagadījās. Izlīgsti. Izsmelt savu vainu. Noej un izlīgsti pa priekšu ar savu brāli. Un tad nāc un upurē savu dāvanu. Kur Jēzus Kristus mums iedod, kā ir jārīkojas kristietim. No vienas puses Jēzus pasaka, mēs visi nogalinām. Tas, ka tu fiziski neesi nogalinājis, un tu esi gribējis.
tu esi ļaunu darījis, tu esi ļaunu runājis, tu esi ļaunu teicis, tu esi ļaunu domājis. Un tu esi ciklā, tu netiec ārā no tā. Un tad brīdī Jēzus saka, ir viens risinājums. Ir viens risinājums. Nāc un izlīdz tev brāli un māsu. Un lai kā mēs ar diakoniem iepriekš centāmies pirms gada nosargāt svēto vakarēdienu, es teikšu, mums tas neizdevās. Mēs nenosargājām nepiesmietu svēto vakarēdienu. Svētais vakarēdienas ir tā vieta, kas mums ir kā sinonīms šim altārim, kad tu nāc pie svētā vakarēdiena. Tad pirms tam izlīgst ar savu brāli vai māsu. Tas bija tas, ko es mācīju, tas bija tas, ko mēs kā diakoni mācījām draudzei. Pirms tu ej pie svētā vakarēdiena, ir šis mazais brīdis, lai tu varētu. Tas ir kā atgādinājums, tas ir kā stop zīme. Stop zīmē nav nekāda jēga, stop zīme vienkārši ir tāpēc, lai pateiktu stop, esi uzmanīgs. Brīdis pirms vakarēdiena ir tas brīdis, lai tu lūgtu piedošanu. Pirmkārt Dievam. Otrakārt, pieiet pie brāļa vai māsas un lūgtu piedošanu. Un atvainotos. Un arī varbūt piedot. Tas ir brīdis, kad mēs Dieva priekšā veicam šo izlīgšanu. Lietu, ko Jēzus Kristus mums māca. Tas nav tāpat vien kaut kāds formālisms. Galvenais aizskriet uz vakarēdienu. Pie vakarēdienu mēs pienākam, cik vien var tīri. Mēs ļaujam Dievam sevi attīrīt, un mēs paši tīramies. Un es gribētu, ka mūsu Kristus Baptistu draudzē mēs ieviestu šo un praktizētu šo. Mums nav nekāda, šobrīd mūsu starpā nav neviena tāda konflikta, lai, ja tev ir kādas problēmas ar brāli vai māsu, lai tu nepieiet un neizrunātu un neizlītu. Nenovedam līdz slepkavībām, kuras pēc tam vairs nevar atrisināt. Tīram sevi